Daugavpilī vasarā tradicionāli kļūst par aktīvu ceļu remontdarbu sezonu. Vairākās pilsētas apkaimēs vienlaicīgi tiek realizēti remontdarbi, kas neizbēgami rada neērtības autovadītājiem, kā arī sabiedriskā transporta pasažieriem. Par vienu no liela mēroga objektiem šī gada sezonā kļuva 18. novembra un Jelgavas ielas krustojums. Šeit turpinās transporta mezgla rekonstrukcijas darbi. Tādēļ uz laiku ir mainīta satiksmes organizācija. Autobusi kursē pa pagaidu maršrutiem, bet tramvajas pēc mainīta kustības grafika. Mēs arī saņemam ļoti daudz jautājumus no mūsu pasažieriem, kad pirmais tramvaja maršruts mūsu pilsētā atgriezīsies ierastajā ritmā. Diemžēl, kā mēs redzam, šobrīd būvdarbi, remontdarbi turpinās, un šajā laikā, šajā posmā tramvaja kustība ir nodrošināta pa vienu tramvaja ceļu. Tātad tas mūs piespiež arī samazināt, tramvaja kustības apjomus. Tas nozīmē, ka intervals starp tramvaja vagoniem ir nedaudz lielāks. Un līdz šāda schēma tramvaja kustībā saglabāsies arī līdz remonta darba beigām. Tiklīdz mums būs pilnvērtīga informācija par remonta darbu noslēgumu, mēs dosim informāciju visos savos sociālajos kanālos un arī mājaslapā mūsu pasažieriem par to brīdi, kad mēs atgriezīsimies ierastajā režīmā. Papildus tam uzņēmums Daugavpils Satiksme realizē arī savus projektus, kuru mērķis ir veidot pieejamāku un kvalitatīvāku sabiedrisko transportu pilsētā. Sliežu ceļi ir jāapkalpo un jāremontē regulāri. Un tas nozīmē, ka laiks, kad to var veikt, ir, protams, vasara, kad ir atbilstoši laika apstākļi. Ja mēs varam runāt par Valkas ielu un 18. novembra ielas krustojumu, tad tur darbi ir pabeigti. Savukārt mēs saprotam, ka izmantojot šos labvēlīgos laika apstākļus, mums tomēr stāv priekšā kaut kādi remonta darbi, kas neapšaubām ietekmēs arī mūsu pasažierus lielākā vai mazākā mērā. Uzņēmums atgādina, ka visas izmaiņas ir tikai laicīgas, tāpēc ir nepieciešams paciesties. Tas viss tiek veikts, lai paaugstinātu pilsētas iedzīvotāju komfortu. Pilsētas iedzīvotājus un viesus aicina sekot līdzi aktuālai informācijai, kas ir saistīta ar uzņēmuma Daugavpils Satiksme remontdarbiem. To var atrast mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv, kā arī visos uzņēmuma sociālajos tīklos.